Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Ir novembris, un tas Latvijā ir ļoti nozīmīgs mēnesis. Laiks, kad mēs atminamies savus varoņus un kad mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu. Šajā mēnesī 4 nedēļas es nelasīšu visu pasakas, bet bērnu rakstītus stāstus. 2020. gadā Latviešu valodas aģentūra izdeva grāmatu Izstāsti man savu sapni, kur skolēni, ne tikai no Latvijas, bet no visas pasaules latviešu skolēni, dalījās ar saviem sapņiem, un 2022. gadā tapa grāmata Tu esi Latvijas dārgums. Katru nedēļu no šīm grāmatām es izlasīšu vienu stāstu. Un jāsaka mīļš paldies Latviešu valodas aģentūrai par šo grāmatu dāvinājumu. Kopā ar vecmāmiņu domājām, kas tad ir Latvijas dārgums. Es iedomājos, kā arī es esmu Latvijas dārgums. Latvijas dārgums ir katrs tās pilsonis. Sākām domāt, cik liels dārgums esmu es. Man ir 8 gadi. Esmu dzimusi un dzīvoju Latvijā, runāju skanīgajā latviešu valodā. Te ir manas mājas, kurās glabājas mani piedzīvojumi, ceļojumi un sapņi. Mans pirmais ceļojums bija 1 mēneša vecumā. Vecāki mani aizveda uz jūru. Tas notika ziemā. Viņa ierakstīja sniegā manu vārdu. Ziemassvētkos ar svecīti burciņā soļoja pa sveču mežu skaņā kalnā. Visapkārt balts sniegs un sveču gaismiņas. Es sajūtu, ka tas ceļš ved mani debesīs un tur deva eņģelīši. Lāčplēšu dienā katru gadu aizdedzu svecītes par godu brīvības cīņās kritušiem karavīriem. 18. novembrī ar vecākiem devos uz Rīgu, kur sabraukuši tūkstošiem cilvēku. Tad cieši turējos pie vecvecākiem, lai nepazaudētos. Brīvības piemineklis pacēlās augstu virs manis. Tā zvaigznes apmirdz visu pilsētu, izstarojot laimi, mīlestību un spēku. Krastmalā, kad cilvēki pulcējās kopā, lai dziedātu Latvijas himnu, vectētiņš uzcēla mani plecos. Es jutos varena, liela un dziedāju, cik spēju. Latvija ir zaļa pavasarī, ziedoša vasarā, brīnumaini koša rudenī un balta ziemā. Koki visos gadalaikos izplētuši savus zarus, stāv vareni kā Latvijas sargi. Es mīlu Latviju. Lepojos, ka esmu latviete. Vēlu Latvijai būt stiprai, vienotai un draudzīgai. Šobrīd es vēl tikai mācos skolā. Īsti nezinu, kas būšu un ko darīšu, kad izaugšu, bet gribu būt noderīga Latvijai. Un šo pagājušajā 2022. gadā rakstīja Katrīna Pietkēviča, Cēsu pilsētas vidusskolas 2. B klases skolniece. Un tagad sapnis. Mans sapnis par Latviju. Es mīlu savu tēvzemi, es mīlu Latviju, jo es šeit dzīvoju, šeit ir mani radi, draugi un klases biedri, šeit ir mana nākotne. Ģimene, māsas, brāļi, mamma, tētis, vecmāmas un vectēvi cilvēkam ir pats svarīgākais. Viņi visi ir šeit, mums blakus Latvijā. Katra bērna sapnis ir būt laimīgam. Laime mīt tik vienā no mums. Es vēlos, lai laime nepamet mūsu zemi. Tā vienmēr ir bijusi un būs, lai kas arī notiktu. Latvija ir pārdzīvojusi karus, nemierus un slimības, bet cilvēki ir atraduši spēku un uzveikuši pretinieku. Varbūt latviešu spēks ir tautas dziesmā, jo latvietis dzieda darbus darot, svinot svētkus un zem akmeņa bēdu liekot. Es vēlos, lai Latvija vienmēr turas stipra un dižena ar saviem cilvēkiem, ar savu tautu. 2020. gadā to rakstīja Evelīna Matule, toreiz Līvānu 1. vidusskolas 4. B klases skolniece. Un šī vakara lasījums ir galā. Turpmākās 3 nedēļas būs līdzīgi stāsti. Lai labs miedziņš un lai skaisti Latvijas svētki!